Brokastīs! Bija, Par Krieviem ierunājamies, par Krieviju. Fakts te iz vēstures. Šito es vispār nezināju, bet, jā. 1941. gads. Maskavai tuvojās ļaunie, jā. Vienīgais, ļaunie, un kas notiekās? Ir tiek veikta kāda ļoti svarīga un slepena operācija, jo ir varbūt visādi, vai ne? Un tiek glābts pats svarīgākais. Kā tu domā, kas tas ir? Kas tiek glābts? Lai Maskavu... Treķakova galerijas gleznas. Nav pareizi. Kas vēl tāds? Tāds ļoti svarīgs Krieviem. Tāds... Ļeņina mūmijas. Tieši tā. Mūmins Ļeņins. Mūmins. Tu pats galvenais. Ļeņins mūmins. Ir jāizved līdzi. Kā tāds, jā. Garoza. Viņa mūmija tiek izvest no galvas pilsētas, šī operācija tiek turēta stingrā slepenībā, un pēc kara viņš tikpat slepeni tiek atvests atpakaļ. Bet vai tas ir īsts, vai tas nav dubultnieks? Zin kā, cilvēku līdzinieka mūmins. Dzīvē cilvēku, tas ir pie vienas vietas, protams, vai nē, tur kā kas, un šito te līķi vajag pārnāsāt. Jā, redz, Maskava gāja sliktie, bet pilsētas svētkos Latvijā visur izgāja ielās labie. Visur labie izgāja. Es mūsu telti nemanīju, nekur bija. Salkrastos bija, tur bija telti. Viss bija tur. Haidī, kā mēs norāvām. Kā tad? Mēs būtu laimes festivālā rendezvū būtu uzlikuši savu 69. telti. Tur tādi personāži bija. Mēs to lampu arī palaidām garām. Haidī, kur varēja ritīgi izrunāties. Mēs būtu runājuši. Slapa mute. Slapja grīda, sausa mute. Tā būtu. Vēl mēs varam paspēt uz to, kur būs arī tā kā radio būs tiešraides tajā festivālā, Summer Soundā. Tur mēs varētu iebliest. Ikšķilē. Tur būs interešu konflikts. Bet mēs ārā izliksim pie Sergeja mājas, noliksim pie tur pie točas. Starp točām un tautsnām tur uzliksim. Te arī bija, te bija tā, es tā pamanīju, tur tās jaunās partijas, tur, tie tie bija tie voluntieri, laikam tie žiperīši, tādi jaunieši, tie var, tiem iedot tie bukleti, vai ne tādi, un tie tādi mobili, tie staigā riņķī, tā kā mušas, spēj tik atgaļāties, visu laiku bāž to savējo. Es tikai, man to mokalu tur nevajag, tāpat jau pastkastītē viņi sametīs. Tev nav kamīns, ko iekurināt. Jā, man tur nav laukos kamīns, jā. Un tāpat būs pilna paskats. Tie vieni tur tādi vecāki, tādi lempīgāki partiji, tie tādi, Lempji! Viņi tā arī saucās Latvijas suverēnie lempji. Tie gudrinieki, tie tādi vecāki vīri un sievas, tie nespēja, liela, pārsvarā liekais svars visiem. Un tad tie nespēja atkal, redzim, tik ātri ar tiem bukletiem izskaidīt. Šie uzcēluši telti tieši pārēju uz pludmali. Es gāju peldēties, tieši gājēju pārējai. Hovā! Tu nevar, viņi tieši tur tajā, pie pludmalas. Tā, ka lai viņiem nevar garām paiet. Un viņus reiz iedod 10. Jā, jo... Padali. Tu padalies. Padalies. Jā. Šī te baigi svarīgā informācija. Tad tur arī tur tādi staigā viņiem tur pakaļ tādas, tādas norūpējušās tantes. JV nebija. JV nebija, bija šitie lempji bija. Tad bija Jaunzelanda pirmajā Spānija pirmajā vietā futbolā, varētu teikt, tāda partija bija. Spānija pirmā vieta. Un tā bija visu sarakstu tāds saslaucīts, visu apvienot. Pabiras.
Tie tur bija vairāk, kas nevadīja. Un Mielaus tas bija Valmierā. Ak, šitā. Ko tad viņš Valmierā? Viņam taču vajadzēja paglot. Nē, viņš jau taisnojās visu laiku, jo viņam redz uz Zimkas festivālu vajadzēja tur pat cēsīs braukt. Un tad viņš pa ceļam pieķēra Valmieru un pateica, ka viss ir slikti. Un tad... Valmierā, ka viss ir slikti? Visur. Un tad... Viņam jau jābūt Aglonā, viņš ir Aglonā. Nē, viņš brauks uz Rēzekni nākamnedēļ. Tā viņš pateica. Jā. Nu tā, redz, tad notiek tagad, droši vien mēs te visu baigi sareklam. Nē, es par to, ka ir baigā rosība. Šie tagad viss, tās telts nav neko dārgas tāda, vienkārši tāda uzrikta lupats. Lai gan es vakardien biju aizbraucis līdz Tīnužu klubam, tur ir, atkritumu šķirošanas punkts tur ir. Tur nevien nebija no viņiem. Lai kā man liekas, tā būtu īstā vieta, jo tur taču reāli cilvēki visu laiku. Tur tā bija nokraut, un pēc tam es iebraucu benzīntankā, un tur arī nevienu. Tā būtu ritīgi. Kur vēl labākā benzīntankā? Es točā šodien Vērmans dārzā, varbūt tu kāds mūsu. Bet no sākuma iezim mūsu došā apskatīties. Nesēšu kāds ar kameru un filmē. Zin kā šitie viņu filmē. Viņa visu uzreiz filmē. Viņi sēž uz podu filmē un saka, kāds man ir. Johaidī uz manīm skatās. Zieču tiekamies nākamnedēļ. Jā. Nē, jūs aiziet ap divu. Nē, pagaid, Ieva sagatavos visu. Tu izstāstīsi Aņuku un pēc tam varēs iet ar Ievas tur ņemties. Labi, bučiņas visiem. Jā. Čmoki. Es sēdīšu uz tavā paldies, Ieva. Turies, rīt atkal šītāja laikā nāc, Mēs veicam pēdējos, kā saka, treniņu pietupienus, pirms strihus. Frikcijas, vai kā to nosaukt. Zieči, kas tev jauns, kāpēc vakar nebija kaut kur tālajos pabažos bija iestrēdis? Tur, saprot, man bija jābūt sākot ar Vecpiebalgas tādi pabaži un tādi līgati. Tu saprot, kā man izbraukāt, tas ir loģistika, es domāju, ka es viņā tajā galā esmu, tad tur pie viena, Tad mums šitā pārcelties. Es arī būšu līgati. Pabažos es jau šodien būšu līgatnē, es sestdien būšu un tā arī iestrēgšu, droši vien iestrēgšu uz mēnesi. Viņš atvaļinājums priekšā. Bet tev atvaļinājumu nav, tu sev nesaudzēt. Jāraujos, tu saprot, Anatoliju aizvietoja, viņam bija sporta kaktiņš paredzēts Vecpiebalgām, bet tur... Kāds sporta kaktiņš? Viņam kaktiņš ir šeit. Viņam vajadzēja Viņš jau nebija arī pagājis. Tur Jaunpiebalga pret Vecpiebalga sitās futenēm stadionā Vecpiebalgā. Jaunie pret vecajiem. Jā, viņu pasauc tur, vai ne? Komentērēt, bet viņiem pārcēlies izrādās Speedways. Tas Speedways ir tomēr svētlieta. Tā ir svētlieta, Anatolija. Nācās viņu nomainīt. Tu tad, Es pa viņu rāvos. Simulants. Nosimulēja, labs laiks iegriezās. Tas bija Vecpiebalga. Un tā man bija jābrauc uz bērnu jubileju pabažos. Tev bērni ir? Nē, tur čomiem. Ejam veseli 3. Tev laiž klāt bērniem. Redz arī, nebija būt šitā. Un tur tad Rūdis, Grieta un Alberts. Un Albertam 7 nozvanīja. 7 gadu jubileju, tās bērnu jubilejas. Tā ir tik pielikāt mūli. Viņš tur gar zemi. Ej, tu nostēdi. Labi, sīkie paņēma, Sīkie tur kaut ko paklusu arī bija tie vecākie. Pašņakarēji. Tiem 10 laikam. Nogāja pa pustukšām glāzītēm. Kādreiz mēs vēl darījām. Sīkie izdarīja tādu gājienu. Mazais Alberts 7-gadīgais izdomāja, ka vajag sačurāt spainītiem. Māsas, ko sadusmājas, paņēma to spainīti, uzgāz viņam uz galvas. Tā viens. Tā izdevusies jubilēja. Krītī bandi. Un tā mēs gājām uz pludmali. Lielie jau var šat tā dara. Sačurās painī uzgāz. Cik nav redzēts šitā tā gājieni. Ar čurām galvās. Jā. Tā daudzi manīt, Čuras paņem galvā. Vai ne? Normāli zaļuma balīti. Un kas vēl? Tad bija jāiet nopeldēties. Nākošā dienā, Kāpēc tajā pašā dienā nevarēja? Kāpēc nevarēja tajā pašā dienā iet peldēties? Veikals jau bija ciet.
Ko tu peldēsies? Tas veikals, peldbikšu veikals. Peldbikšu veikals. Veikals. Jā, tā veikals. Taļas un peldbikses. Veikals vaļā iet peldēties. Aiziet. No. Arī izkārtājumā. Kas tā bija tagad? Aizgāju. Aiziet. Kur tad tu gāji peldēties? Kur tad tas Uz bija? jūras, uz Salkrasta pludmalē. Jā. Ak, tāpēc tu es saproti. jūtu, ka kaut kas nav vakar. Zieķi peldēja. Jā, tur nebija bija kāds. Un tur ir Eļas pleķi. Nevarēja aizdīt. Liels vircas pleķi. vējš bija sagriezies no tās puses. Vēders sagriezies vējš. Un tur tās gadījums. Arī piedurtnes sagriezta. Jā. Stāst tālāk, aiziet. Tur saprot, ka gadījums, ka piešķūts? ne. Tur kāds apmeklētājs ir pagrūts zobs ieliekamos. Kur? Pludmalē. Jūrā bija. Jā. Tu gan es nemanīju. Paņēmām līdzi, kā izmantot ēteru iespēju. Ja? Varbūt, ka... Kāds atpazīs. Ja tas peldētājs vēl ir dzīvs. Parādi ritīgi, tā lai redz. Ja peldētājs ir dzīvs, ja viņš bez zobiem vēl var izdzīvot, jo kā? Bez zobiem jau var peldēt. Nē, palēd, reku. Jā. Tuvāk vajadzētu pienest. To pēc tam nofotografēsim, Ieliksim, jo mums Šitie labi, pasies, šitāda bilde mums vēl nav bijusi. Tur var redzēt, ir arī īstie. Tur caurumiņš ir kāds, bet to jau var redzēt. Nevarēja nofotografēt tev, kāpēc tu viņu neieliksi sociālā tīklā? Tāpēc, ka es atnesīšu pie jums, un jūs ieliksiet lielāks tas izplatījiens. Izplatījiens liels. Tātad Salkrastos svaigi kā atrasti zobi. Ir pie Ziečas, ja paliks pie mums rādio. Viņam vajag aiziet arī dištacijā parādīt, jo tur arī vēl tur klausās tie, kas jaunieši. Tie, kas mēģina ārzem mūziku klausīties, tur jau nevarēs vairs, tur arī latvieši būs vien. Bet pirms tam vēl parāda zobus. Parāda viņiem zobus. Bet kur jānāk pakaļ, ja kas ir pie mums atstās? Es domāju, pie jums, atstās. Šitam tu nāk pakaļ uz rādio. Pie sekretārīša. Mums sekretārīts ir puisis, tā kā var meitenes droši nākt. Vecās meitenes atnāk pēc zobiem. Tā nevar manīt, tas ir tā kā vīri. Izskatās sievišķīgi tād. Sievišķīgas līnijas ir tai protezītei. Platītei. Vīrieši tajā būtu vēl kāds rops tur vairāk. Celta nāk tur. No korķīšiem man tā kā taisīja. Jā. Kaut arī sievietes jau tagad pīpedikti. Man jau būtu kāds vecais, kurš ir gājis, jo sestdien bija Salkrastos Gustavo. Un par taisno gājis ir Tie Gustavo, tu domā? Gustavo, zobi. Zobi, koks, zobi. Oi, kas ar mani. Un taisni tieši pie ūdens. Varbūt ka viņš ir vēl peld un ir uzpūties. Viņš ir pienācis, ieliec kā augsts un izkrīt tajā brīdī. Un tik šausmīgi kājas nosalā. Jo tagad tā ir sieviete. Jo es esmu pamanījis, vīrieši atnāk pie jūras un iekšā uzreiz plaukts. Tur dēls viņam vai kas tur tas perdēls, kas tur ir tāds lielāks puisis. Tas arī iekšā. Un stāv pupus saķērusi malā tā māte un drebinās. Sievietes kaut kā viņas trauslāk. Tā kā noteikti tās sieviešu. Bet zin kā, es iedomājos tagad to cilvēku, kad tas bija, kuru dienu tu to zobus atradi? Sestdien, jā, tagad ir otrdien, jā. Kāpēc tu neuzliki uzreiz? Parasti, kad iet, kur ir tās publiskās vietas. Pienaglot viņu pie dēļa. Pie dēļa kaut kur pienaglot, pie kaut kur, kur tas celiņš iet, uzkarināt, kaut kā iesiet. Tā kā cimdiņus, kad nolieku atraduši. Cilvēks iet meklēt. Tu paņems kāds sešu. No to es arī biju baidījos. Čāpsinādams mierīgi. Ēdīs. Puikas ēd āboļus.
Bojas un šašlīgs kaut kāds visādīgos, jā. Jā. Nē, nu it kā ir ok. Nevajag. Viss labi, tagad drošās. Jā. Tā salvetīte un tā platīte drošās rokās. Tieši tā, mēs, nezinu, ja 2 nedēļu laikā, neatnāks tas saimnieks. Tad tu sāks lietot. Tad mēs arī, Jā. Tomēr Gustavo zobi, zin kā. Klaks, zobi. Ābols. Nu, davai. Un vēl jau mēs viņus, ja galīgi, kādreiz gadās, ka nav arī balvas vai neko izspēlēt konkursos. Jā, Jurģim. Var izspēlēt melnā humora topā, ka uz balvu. Nedēļas balvu. Mums ir konkurss 333 vecās Mums ir vecais, vai mums ir visādīgie konkursi. Zobi par zobiem. Tā ir reāli nedēļas balva. Tu zini, cik šitā tāpēl maksā? Pusotru štuku vai cik? Tāpēc es arī negribēju tur atstāt. Lai kāds cits nepaņem, kam nepienākās. Es jau varētu ņemt uz salkrastiem, gan jau kas gan vietējā biskīts. Es jau varētu nolikt staigāt pa Bīriņu ielu un bļaustīties. Kam tie zobi? Gan jau kāds, tur jau kaut kāds vietējais. Jā, bet varbūt, ka tas ir igaunis. Jā, varbūt. Nē, igauni tur ir maz. Lietuvieši vairāk. Lietuvieši. Jā, šitie izskatās pēc izskatās pēc lietuviešu zobiem. Jā, klausies, tepat anekdoti vairs nav jāsāst, bet vienalga. Uzlaid vienu. Ir tev, jā? Bija. Tā droši nekal veci, bet Nekas būs lakoniski. Par to, ko tu jau esi izdarījis, tad jau viss. Pirtī, zini. Publiskā pirtī. Tur 2 puiši, zini, sarunās. Ieraugt, apsties, rekās vīrals un baigākais vēders, apsties, kāds tam vēders. Jā, tiešām, varbūt viņam tur bumba iekšā. Davai aizdedzinam. Bīstami, pasties, cik īsti degls. Degls baigīsies. Ok, jā, tāda ir tāda 5. klases anekdota, bet nekas tāda uzpriekš. Jā, pagaidām, saka palikt labāk. Jā. Paldies tev, super. Bet pa zobiem paldies. Jā. Tiešām tu varētu ieiet pie Sandals arī tur. Ienesīs. Es viņu aizdīšu, lai viņiem pretī. Jā, jo Sandals šodien nav omā. Viņai šodien nav īstā diena. Ne tas, ko tu domā, bet bet viņa... tu tam jau, jā. Meno. Oranžais datums. Bez brīdinājuma. Tur ir oranžais. Šūna praida viņai. Sandali šodien zelta oranžā šūna praida. Jā. Kas ir vēderā, tas ir mans. Jā, Haidī, ka es šito palaidu garām šorīt, klausies, man taisnī ceļa galā, manā ceļa galā bija. Tev ir ceļa gals savs. Man ir savs ceļa gals, jā. Un manā ceļa galā bija sabojājusies mašīna stāvēt ceļa malā, šofers bija tik satraucies, smaga mašīna, kas ved to lielo miskastes konteineru, ir tādi grūži, tie milzīgie grūži konteineru, ir tādi, gulgruši tur gāžā. Labi, lai ved. Jo, Haid, es taču tur varēju samest iekšā tik daudz. Pats tur varēja. Pats varēja tur, jo viņš tur stāv, viņš nekur nevar likties. Vajadzēja fiksi samest visu kaut ko tā, es vakar aizbraucu uz to nodošanas punktu, visāds krāms ārā, iztērēt tikai naudu. Būtu zinājis, ka šī tā būs, būtu viss kaut tāds sacietējušos cementu maisiņu, visu. Tu samaksāji kaut ko, vai? Jā, es samaksāju, jā. Te būtu. Vēl tik uz bumbiņu. Bumbiņas 12 euros aizgāja. Tu varētu. Nestandarta. Tu varētu nopirkt kādu bezalkoholisko. Bet zin kā viņiem ir dīvaini. Bezalkoholisko vīnu. Jā, varētu gan, jā. Varbūt. Bet, zin kā, viņiem arī ir tāds atkritumi, ka viņš šķiro, jā. Ir tas stikls, papīrs, jā. Un tad ir jau pa maksu tev aiziet jau nestandarta. Es atvainojos, vai kriptonīts, meteorīti, atlūzas. jā, bet vai vispār atkritumiem Titanika, vraka korpusa detaļas. Jā, bet vai ir vispār kaut kāds standarta atkritums? Ja ir Nezinu, kaut kādi droši vien tādi atgriezumi, tādi 3x4, 4x8, kaut kādi tādi. Tāds, kas ir standartā kaut kādā. Jā, atkritums, tā rakstīts virsū uz iepakojumu.
Nē, tu vari. Tu Es nezinu, vai novērts? tagad varēja. Skaties, vai atkritumā nav kaut kāds ēvielas vai kaut kas iekšā. Tu Jā. izlasi. Paskaties un nodod. Tu pirms tam nopērts? Nu, faktiski jau ir cilvēki pa lielam, viņi, ko mēs Daudz jau nopērk un arī izved uzreiz ārā. Nu uzreiz ne, pēc 2 nedēļām, taču attais, pēlējums iemeties. Es teiktu, ka lielveikaliem blakus vajag šitos te konteineru, tos punktus pieņemšanas. Kur nopērk un uzreiz nāk ārā izlasa. Tu esi saskatījies, ko tev tas garmatainais, kas bija ciemos vakar. Rēniks vai Intāriņš, ko viņi mums te reklamē. Tu tā ieej lielveikalā, sapērcies, viss 2-3 grozi. Paskaties, ka tur ir palmu eļļa, vai ne? Un izved. Dievs, kas pa sūdiem, kas es sapirks. Un visu. pat arī, un tas jau ir standarti. Viņš ir iepakots smuku, viņš ir kā tad rūpnieciski ražot atkritumu. Jā. Rūpnieciski fasēti. Tieši tā. Tur kādreiz vēl rakstīts bija padomu laikā. Fasētāji, tur Družīņina, Antoņina Petrovna. Jā. 4. stents. Kāpēc viņi tagad nerakst klāt? Jā. Tas man ir, šitas ir labs jautājums. Tu prasi atbildību uzreiz. Es griezīšos pie es zinu, dažus fasētu preču ražotājus Latvijā, ja, personīgi pazīst. Es uzprasīšu, kāpēc nav? Kāpēc uz to desu nav rakstīts, kurš viņi ir iefasējis? Jo tajā brīdī es tad varu arī, es tagad iznācu no veidu, kur man likt? Tas ēdiens no ārā nemetīs, vai ne? Tad tu zvani. Antoņina Borisovna vai kā? Antoņina Borisovna. Vai Boris Allovičs? Jā, Boris Allovičs. Boris Allovičs. Jā, Allas dēls, Boris Allas dēls. Boris Allovičs. Es gribētu jums atdot atpakaļ. Jā, kāpēc tev jādod atpakaļ? Ja tu esi nopircis. Es taču jau teicu, tu taču ir rakstīts viss E4, 48, P6, palmu eļļa. Viss, tu izlasi, jā. Tu nopērci, bet tu pēc tam tik izlasi. Nav lai laiku, tur jāmet grozā un jāstum uz kasi. Un tad tur viss, jāskrien uz kasi. Un tad tu čik, izej ārā un tad tu sāc lēnām pētīt. Jā, tu skaties, ķit vai nazīt. Ārā. Vai zvani Allam Borisovnam? Kāpēc Allam Borisovnam jāzvani? Bet kāpēc? Kā viņš fasēja? Bet tā, kāpēc tev viņam jāpiezvan? Tu vienkārši lai viņš paņem varbūt, es nezinu, pārfasē vai kaut kā. Tu viņam piezvan saka, johaidī. Jā, skaidrs, viņš ir malējais. Tu taču nevar braukt virsū kaut kādam uzņēmējam no Austrijas. Kas to viss ir Kas to viss ir saīrsis. Jā, viņš ir visu to iecerējis un ievārījis šīs ziepes, jā. Kā labi gribēdams, kā gribējis. Peļņas nolūkos. Tas ir labi gribot, protams. Un kur peļņa, tur labums. Protams. Tā arī saka labumu guvēji. Jā, austrietis. Labumu guvējs, jā. Un tagad tu taču neies braukt viņam. Viņam noteikti tur ir kaut kāda apsārdze vai mafija aizmugurē. Viss, krimināls. Kur viņš dzīvo? Viņš dzīvo Maldīvās. Innsbrukā vai Maldīvās. Maldīvās visdrīzāk. Ķeizaru salās. Maldīvās Ķeizaru salās. Ar bruņurupučiem. Ar plikiem bruņurupučiem. Protams, tev nav variantu. Tu zvani Allam Borisovam. Nē, Borisam Allovičam. Borisam Allovičam. Jā, kas ir Johadī? Kāpēc ir E24, E471 prim un vēl ir palveļa? Tu esi aptaurēts. Un sensitīvie tauki kaut kādi vai... Tiešām tāda ir pareizi. Vai sensitīvie kaut kādi parazītiskie sveķi. Visādi šitādi. Te taču ir pilns. Maitas sveķi. Es taču toreiz nopirku, atceries to pudiņu. Man te kaut kur vēl pierakstīts to
čijā pudiņš ar kaut ko tur. Tur bija viss iekšā, zīves un gliemežs ieskaitot. Tur bija vēl šis, ko tu pirms tam pieminēji, tas parazītiskie sveķi. Parazītiskie sveķi, bet pirms tam vēl bija sensitīvais. Tie, kas ir tie brīnuma akmeņi no debesīm, kā bija tas? Meteorītu gabaliņš un kriptonīts drusciņi arī. Kriptonīta putekļi. Jā, vela nagi. Un mati. Visi pa vietām, un to arī. Mūsu parādīja, viss kārtībā. Tā visu laiku smuka klips varēja skatīties mūsu vietā. Sazin, kas ir labāk. Jā. Tas arī. Bet daudz varbūt padomā, ka mēs jau esam atvaļinājumā, tāpēc arī rāda tos klips. Nākamnedēļ tā arī būs, mēs būsim projām, un pēc tam vēl to nedēļu projām, un vēl. Un tad tās visas nedēļas būsim prom. Viss prom nebūsim augusta nedēļas, un tad es saprotu, ka tā tiešraide mūsējā sāksies no 7, jo tik agri jau piecelties neviens nevar. Es tā dzirdēju. Labi ir. Tā varēs te pirmajā Tāpēc stundā. Jau tiek pieradināti pie klipiem. Tas nozīmē to, ka pirmajā stundā mēs varēsim te staipīt savus staipāmos. Kāpēc mēs? Ja no 7 tiešraidi būs. Bet tu brauksi uz darbu atvaļinājumā staipīt stundu savu staipāmo. Nē, bet es domāju, pēc atvaļinājuma nebūs tā. Atvaļinājuma laikā mūsu aizvietotāji nevar tik agri tikt augšā. Viņi palūdza mazliet tādu attermiņu, var teikt, un no 7 viņi vēlētos labprāt sevi projicēt mūsu kopējā televīzijas radio nokrāsā vienā no tur jau būs baigā darīšana. Es atvainojos. Tur, Kāda darīšana? Tur mūsu kolēģi meklēs to līgavainīti. Līgavaini ir pa maz teikts. Līgavaini var atrast jebkurā diennakts stundā. Tas gan līgavainīši jau. Jā, līgavainīts jau ir. Viņš jau aiziet uz klubu jebkuru vai kaut kādu saviesīgu pasākumu vai uz kaut kādu miltražotāju jubileju, vai ne? Un skat līgavainīts ir rokā. Bet vīru tas jau ir tomēr nopietnāk. Ir jau redz tādu vīrs uz stundu kaut kāds tāds pieprasījums. Bet es domāju, ka vajag pāriet vīrs uz 4 minūtēm. Vairāk jau viņš arī nebūs derīgs. Smukāk jau, protams, reklāmā izskatītos vīrs uz 5 minūti, ja? Uz 5 minūtu. 5 izvilks vēl. Kamēr sariktējās. Kamēr izvilks, jā. Minūte pa galam. Kamēr izvilks minūte pa galam, jā. Tā. Kamēr viss sameklēs, kur kas nolikts ir. Kur vas pakārts. Uz kura vaģa. Jā. Tā kaut kur tā mēs tā uz to pusi vadē. Tas šitā būs. Labi. Tad nākošu nedēļu jau tad visi jau tad skatās jau no 7. Tad tur būs, no 6. Viņai būs mušs riņķi. Kā tad? Ātri skriet, es nebaidos. Mēs toties esam vēl pusstundu ķīselī un cauri. Un tad dosimies uz sanatoriju. Jā, uz sanatoriju, ar ceļa zīmi rokā. Jā, tātad neticamie piedzīvojumi sanatorijā mūsu šīs dienas tēmā. Aldons sanatorijā saķēra tādu skaidrs, ka par vecajām vairs nebija laika bēdāt, vai ne? Iepazinos ar sievieti. Tad ar vīrieti, un tie nebija 2 dažādi cilvēki. Man jau tā arī likās, ka sievas dāvana 2 nedēļu atpūta sanatorijā ir kāds triks. Jā. Kad tikām līdz straupei, tad arī visas kārtas salikās pa plauktiņiem. Jā. No sanatorijas atgriezos skaistā sportiskā formā.
kuru tā arī nespēju aizpogāt. Pēc 3 vasarām sanatorijā Pēters šogad aizbrauc uz Turciju pārstādīt aknas. Gatim ar šarko dušu izsita pēdējo piena zobu. Jā, tieši tā. Zigmārs paņēma pilno sanatorijas paketi, lai jau ir vilks ar uz nakti pamperu un krāmēs iekšā pamiegam. Kārlis sajauca erekcijas veicināšanas serumu ar acu piliediem. Tagad viņš skatās uz pasauli ar vislielāko apbrīnu. Ar skatienu spēja pacelt vismagākos aizskarus un miegā pat plakstiņā teicās atslābt. Braucot iekšā teritorijā, kaut kur pasbēja uzrakst krematorija. Izskatās, ka man sagaida karsta un vasarīga nedēļas nogalē. Gatis kā vienmēr. Gatim bija vairāk gari stāsti. Vispār mums ir parādījies vēl viens stāstnieks. Šeit esmu tikai 4 dienas. Blakus palātā un laikam arī gaitenī notiek būvdarbi. Esmu tik nikns, negulējis un prostatas nomocīts, ka brīdī, kad māsiņa pajautāja, kur lai līmē sinepi plāsteri, dusmās norūca. Man galīgi ir irstas. Viņa to uztvēra burtiski un arī pielīmēja. Tagad pie visām iepriekš minētām problēmām man vēl aizlīmēta viena no izejām ar acu sinepju plāsteri. Bet traki, ne? Osvalds no pusdienām dotajām rupmaiņas šķēlēm prata uztaisīt tik labu brāgu, ka sanatorijas pārvaldnieks viņu tagad tik gadu aicina bez maksas uzlabot veselību. Sanatorijas pirtī šodien pērs gints. Štrumts par masāžu ar laimīgām beigām. Aldonim sanatorijā bija toaletes apmeklējums ar laimīgām beigām. Beidzot. Pēc 2 nedēļām. Jā. Tas ir nepabeigtais sanatorijas spārns, nevis dubļu vannas. Pēc nedēļas beidzot paskaidroja Vismantam. Bet ņēmās plaškāties, jā. Kad Rafiks devās prom no sanatorijas, administratori teica, ceram jūs drīz atkal redzēt. Pirmo reizi dzīvē nezināju, vai tas ir laba servisa vēlējums vai drauds. Te ir, reiz 2 mēnešos notiek asinsspiediena mērījuma sacensības. Pagaidām ceļojošā gulta ir pie Evalda onkuļa reanimācijā. Tam iepriekšējā posmā bija 230 uz 195. Rekordis. Tas ir Jurgis. Burbuļu vannā atradu pogu Max centrifugen. Protams, nospiedu. Kāds savādāk. Paskatos uz sienas pulksteni, rāda 12, 6, 12, 6, 12. Un, kad procedūra beidzās, pulkstenis atkal rādīja 9, 15, bet es vēl kādu brīdi griezos uz vietas un gaidīju, kad apstāsies sanatorija. Pabeidzot potences atjaunošanas kursu, Aldons turpat sanatorijā uztaisīja seksa revolūciju. Vecais recidīvists Gaģiks jau 7. reizi sanatorijas dušā nomet uz grīdas ziepes. Un nekā. Haris ātri saprata, ka piedāvātā zemūdens masāža ir tā pati, ko viņš jau gadiem veids savas pilsētas peldbaseinā. Jā. Tikai nezinu, kāpēc visas sievietes sāk kliegt. Ojāru vairs nelaiž uz dūņu vannām, jo pēc viņa sūdu bija 2 reizes vairāk. Traki gāja. Tā sanatorijā trakiet. Kurš tev likās labi? Iepazinos ar sievieti, tad ar vīrieti. Tie bija 2 dažādi cilvēki. Tie nebija 2 dažādi cilvēki. Pagaid tā, Gatims ar ko duša, sanatorija, tas, garie stāsti, tā, Gatim. Zigmārs paņēma pilno paketi. Aiziet. Oskars, jā. Lai būtu, Oskars Traks, lūdzu. Zigmārs paņēma pilno sanatorijas paketi. Lai jau ir vilks ar uz nakti pamperu un krāmēs iekšā pa miekam. Bet jāizbauda. Bet, protams, ja ir, tad ir. Ja tu reiz 10 gados aizlaidu tā Sanču. Tā pagatā. Tev sanatorija iedod
ne patērētāja biedrība, bet kā viņi saucās, kur pulcējās cilvēki un protestē. Arotbiedrība, jā, un aizsargā, jā. Un arotbiedrība tev iedod uz sanatoriju. Nu skaidrs, nu tev. To piekrāmēto, kas tev būs, jā, to tu vari uzspraust koku galā un iet protestēt. To pēc tam, jā. Jā, kaut kur. Kiskis kauns kliek. Jā, bet šitais. Labi. Visi pa vietām, un to arī. Jā, labrīt, ar jums runā baleta zvaigznes Sisels un Pisels. Jā. Tieši tā. Ja baleta zvaigznes piespiež sēdus, vadīt raidījumu, tad, viss tur jau no baleta vairs nekā nav. Tur viss mēs sēžam. Tā kā negaidiet no mums kaut kāds fuetē, reveransus, visādas trīskāršos tulupus un Rīsbergenu. Tas arī ir no daļsudošanas. Bet mēs jau esam arī daļu slidotāji. Vienīgais tagad sēžam. Mēs sēžam, jā, un tad... Ja mums te būtu slidotā, vai ko jūs redzētu, cik mēs būtu žūrija, kur likt atzīmes. Jā, tiesnešiem no Izrēlas. Bet tur ir aizkrāsot tagad ciet, un viņi neko neredz. Mēs jau te varam griezt piruēt. Jā, viņi jau rāda kaut ko droši. 6, 5, 9, 5, 8 par artistismu. Ko mums ir, es domāju, mēs laižam pa astotniekiem. Nē, tu taču ir 5, 6 laikam ir. Tur bija 5, 8, 5, 9, 6 gals. Tad mums ir gals. Ja kāds atvaļināts daļlēcējs mūs tagad klausās, tad jūs arī, neba jau jūs tagad lecat no 10 metru to augstumu, vai ne? Tā ir, jā. To droši vien arī kaut kur sēžat savā trābantā, vai? Un domājat, kāpēc? Un sieva jūs stumj uz darbu. Sieva bērniem jūs lēnām stumj uz darbu. Tā ir, jā, tas ir dzīve. Tas ir trābants. Tas ir trābants, tāpēc jau jūs tur sēžat. Ja jums nebūtu strābants. Nē, ja jūs vēl tagad lektu no torņa, vai ne, tad jau skaidrs, tad jau jūs pelnīt milzu naudu, jo katrs daļš lēciens, viņš jau kaut ko arī maksā. Protams, bet tagad, ko tā jūs, kas tas ir? Kas tas ir, par amatu, ko jūs tagad ieņemat? Padomājiet pats. vai tas jums ir? Vai tas sabiedrībai vispār kaut ko dod? Jo tad, kad sabiedrība redz, kad ielec bez šļakatām taisni viens glūdi tā smuki daļi, vai ne? Tas... Ko tu esi saskatījies? Es neko neskatījos. Un kad tā viņš ielēc iekšā. Jā, tad tas ir, tas ir paraugs, uz ko līdzināties. Lai gan man liekas, šis nav pareizi. Kur? Ja viņš lec no trampolīna lekšana, piemēram, ja? Tas jau tas pats ir. Ja viņš ielec, ja viņš ielec, kas tu tas pa skatu? Tu gribi tā plakāt. Tur, lai šķīst gaisa, lai aiziet arī. Nē, tas viss atkarīgs no svāra. Pirmās uzpeldā apēdēs. Tad ķiškas. Tad kaut kas nav. Ar tādu boganīti, vai ne? Tad ir pat tramplīna liekšana. Šodien braucu, es katru dienu braucu garām tam slavenajam Pālim, Daugavā iedzītā. Kā var sevi šitās šaustīt katru dienu? Ir briesmīgi, jā. Es reizi, es nezinu, 2 mēnešos aizbraucu uz lidostu, vai ne? Tad man ar to pietiek pilnīgi. Bet viņš ir tā būtu tik laba vieta, ka reiz šādām te izdarībām. Tādai tramplīna liekšanai. Iedomājies, tur pilsētu visi iet, tur apakšā, paskatās, lai tur visi kārtībā Daugavā. Un tur taču varētu lēkt iekšā un pat kūleņiem un visādīgi. Grupās. Lekšana grupās. Visi sadodās rokās un lec kaut kad. Tad darba kolektīva saliedēšanas pasākums tāds. Tur nopērk mēdīju spēles, teiksim, tur varētu atklāt vai kaut kāds coachings. Coachings tur kā reiz coachings. 16 biroja dalībnieki, ieskaitot mazus bērnus. Visi nolec zemē. Forši. Jā.
Nu, forši, jā. Nu, tā mēs te dzīvojam, vai ne? Nu jā, veca balerīni, veca balerīni. Nu, ko tu? Nu, tieši tā. Nomierināties un ārstēties.